Tātad sveiki, mans vārds ir Ivars Mediņš. Dzimtās mājas man ir Bauskā, bet es atrodos pašlaik Rīgā, mācos un strādāju Rīgā. Manas domas, kas esam mēs latvieši 21. gadsimtā. Mēs, manuprāt, joprojām esam strādīgi, jo personīgi es pats gan strādāju, gan paralēli atrodu laiku strādāt Maksimā, tepat tās netālu no mūsu skolas. Un darba pieredze, manuprāt, ir ļoti interesanti. Sev veidot tādu kā plānotu ikdienu un plus vēl ienākumus stabilus, lai varētu mierīgāk un sabalansētāk dzīvot, manuprāt. Pašlaik nav baigi daudz laika pļāpāt, jāturpina strādāt, vēl dažas stundas atlikušas, bet īsumā varēšu paskaidrot vēlāk nedaudz. Rītā ap kaut kādiem, vai rītā vai parīt ap kaut kādiem 10 vai 11 mēs brauksim uz manām dzimtajām mājām uz Bausku. Un tur jau es varēšu detalizētāk papļāpāt un parunāt par to, kāda esam mēs latvieši 21. gadsimtā. Čau! Tā, vēl gribēju piebilst, pirmkārt ir bez 20:10 vakarā. Mājiņu esmu veiksmīgi beidzis, pastrādājis esmu normāli. Kas vēl varētu būt latviešiem? Latviešiem ir raksturīgi tas, kad viņi nemaina savu, tā teikt, infrastruktūras uzbūvi, kā piemēram, kā faktu es varu paņemt Rīgas centrs, Vecrīga, mūsu iemīļotā Vecrīga. Ja no augšas un no visiem attēliem pastāst, kas ir mūsdienās, nekas baigi daudz nav atšķīries. Un tas, manuprāt, ir diezgan iespaidīgi, jo mēs atstājam savu tādu retro stilu, tāds kāds mums viņš ir un kādam viņam bija jābūt. Tikko esam atbraukuši uz Bausku, tikko pirms dažām minūtēm. Ielējām nedaudz degvielu. Jā. Es personīgi saku, latvieši nekad nesūdzās. Nekad, ne par ko, nekad dzīvē. Bet kas tas nahu pa laiku? Nu kas tā dzīve? Degviela ar maksā zeltu. Nu kas domājas bagāts eiro 73? Nu kas tāds ir? Nu domā, es bagāts esmu. Ielējos pa 20 eiro. Kas tāds ir? Nu knap, puspilnu. Es vēl ar šitādām atslēgām mašīnas slēdzu vaļā. Nu domā, man nauda ir. Kas tāds ir? Tā, jā, kad esam visus savus tuvos un mīļos satikuši, tagad varam mierīgi doties atpakaļ uz Rīgu un iepildījuši degvielu, jā. Runājot par Bausku un Rīgu, manuprāt, ir viena Bauskā, viena konkrēta vieta, kur šīs divas pilsētas ir ļoti, ļoti līdzīgas un manuprāt, ir viens vienā izskatās burtiski nereāli, un pēc dažām minūtēm es tur būšu klāt un varēšu jums parādīt. Konkrēti runa iet par Vecrīgu, un man šī līdzība, simularitāte rodās tikai tāpēc, kad ir Bauskai arī skaitās, ir tāda kā, skaitās arī vecpilsētas daļa, kur ir visas vecās ēkas un būves, baznīca, rādslaukums un vispārējais, kas atspoguļojas arī no Vecrīgas ielām, ceļiem un no attāluma izstās reāli burtiski viens vienā. Tā kā jā, drīz būsim tur un es varēšu parādīt jums. Nu jā, šajā video iznāca izgriezt ārā audio, jo bija pārāk liels vējš, bet principā es apskaidroju to. Šo vietu apskaidroju, kā tas kādreiz notika senākos laikos, ka tajos visos tie attēli, tur, kur tie skursteņi, tie cehi, un tas tuvākais pie tā tiltiņas arī cehs, un viņos, piemēram, kā agrāk viņos vajadzēja dienām un naktīm strādāt, tikai tāpēc, ka vajadzēja veidot produktus. Bet, piemēram, mūsdienās, kur latviešiem, viņi principā slēgti, labi, tur noteikti kaut kādas preces ražošanas, bet tā vispār,
cilvēki tur uzturās no kaut kādiem 8 vai 9 līdz kaut kādiem 5 vakarā. Tas vairs nav tā kā kādreiz. Protams, viss ir strādīgi un viss noteikti tā kā vajadzētu, bet šis laiks, ko viņi pavada tajā darbā, tas vairāk nav tas pats kā kādreiz. Ja nemaldos, tā bija kokvilns vai kaut kāda fabrika. Tā kā jā. Labi, tagad varam mierīgi doties atpakaļ uz Rīgu, savās ierastajās skolas gaitās, netraucēti. Un jā, paldies par uzmanību. Ļoti atvainojos par lamānu, kad uzpildījāmies, bet savukārt no vienas puses, manuprāt, latvieši ir tādi, kuriem ļoti nepatīk augstums. Un arī nepatīk ļoti pārāk liels karstums, tā kā mums vienmēr ir, tāpēc ir radies, manuprāt, tas teiciens latviešiem nekad nav labi, sakarā ar temperatūrām un visu pārējo, un cenas arī, diemžēl, kādas viņas ir tai degvielai un vispārējais, bet kādreiz jau visi smējās, kad tajos laikos arī par kādām 4-5 latiem tur pilnu bāku dabūt un vēl vairāk, un jā. Tagad tie laiki jau ir pagājuši, tagad paši redzējāt 1 litrs un 1,73 centi litrā. Ļoti sātīgi, piesātināti, nevar normāli piepildīt savu transporta līdzekli. Izrādās, rekur var redzēt salīdzinājumu aptuveni, kā izstās, priekšā režģiri, jā, bet apmēram šāds, manuprāt, ir tas salīdzinājums Bausko ar Rīgas centru apmēram un Vecrīga, tur ir tādi torņi smuki un vispārējais un skati skaisti un jā, un tā mēs esam tikko ieripojuši Rīgā. Jā, tā kā jā. Tas no manas puses būs viss un dodu nākamajam mūsu komandas biedram vārdu. Paldies par uzmanību. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. 1, 2, 3. Sveiks! Man vārds ir Ralfs. Pašlaik es atrodos mājās Allažos. Jā, video ideja nebija īsti šāda. Es nevēlējos sēdēt pie galda un filmēt dokumentālu filmu, bet dzīves apstākļi, izmežģīta potīte īsti neļauj man izpausties tā, kā es vēlējos. Bet, kā lai saka, es pielāgojos apstākļiem un, jā, cerēsim, ka viss būs labi. Sāksim ar to, ka šajā video es padalīšu ar savām domām un ieskatiem tajā. Tā bija mūša, starp citu. Jā, padalīšu ar domām un ieskatiem par to jautājumu, kāda esam mēs latvieši 21. gadsimtā. No sākuma došu mazu ieskatu savā dzīvē, lai jūs spētu mani saprast mazliet labāk. Kā jau teicu, mans vārds ir Ralfs, mācos es Rīgas Tehniskajā koledžā par datorsistēmu tehniku DT13 grupā. Šobrīd sēžu mājās, bet parasti ikdienā aizietu paspārnīt futbolu bumbu vai pamraukātu ar velosipēdu. Ik pa laikam paspēlēju ģitāru vai datorspēles. Neko tādu baigo. Pat labāk neiedziļināšos tajā. Uzskatu es sevi par patriotu un, protams, esmu latvietis. Un tagad par to, kādi tad īsti esam mēs latvieši 21. gadsimtā. Sākšu ar to, ka mēs, latvieši, kā tauta, esam ļoti kultūru un tradīcijas mīloši cilvēki. Daži, protams, tagad smiesies, man nepatīk tradīcija, kam nepatīk Jāņos iedzert un dziesmu svētkos padancot, padziedāt līdzi. Ir lietas, par kurām mans kolēģis Ivars jau izteica savu viedokli, bet tomēr es gribēju mazliet piebilst. Par infrastruktūru. Jā, mēs latvieši nemainām to, kas pastāv jau fiziski. Piemēram, ēkas, daba,
un tradīcijas, bet mēs nemainam arī to, kas pastāv mūsu sirdīs un prātā. Kā jau Ivars teica, mums nekad nav labi, bet tas nenozīmē, ka viss ir slikti. Galu galā, ja viss būtu labi, izcili, ideāli, visiem viss būtu perfekti, nevienam neko vairāk nevajadzētu, visi būtu laimīgi. Mums nebūtu īstu iemeslu attīstīties, augt un sniegties sasniegt kaut ko vairāk. Un tāpēc, ņemot vērā šos faktorus, es uzskatu, ka mēs esam ļoti labā pozīcijā izaugsmē. No personīgas pieredzes varu pateikt, ka mēs latvieši neesam no tām jaukākajām tautām. Tomēr labums ir tas, ka vienmēr, neattiecīgi uz kādiem apstākļiem, mēs izskam savas domas un neslēpjam tās, aizviltotu jaukumu, aizviltotas mīlestības. Kā jau šī video fragmenta sākumā minēju, es uzskatu sev par patriotu. Bet, taisot šo video, esmu mazliet aizdomājies. Kā es īsti domāju, esmu patriots? Kas tas vispār ir? Un es sapratu to, ka patriots nav tas, kurš zina visu Latvijas vēsturi no galvas, kurš dzied himnu visskaļāk, kurš ir gatavs cīnīties par Latvijas valsti vienalga, kas notiks. Tas nav īsti patriots. Tas varbūt ir patriots definīcijas nozīmē. Es atvainojos, bet tas īsti nav normāls cilvēks. Patriots, ļoti vienkāršā un īsā veidā sakot, ir cilvēks, kurš mīl savu valsti, mīl savu tautu un mīl savu valodu. Jā, labi, skaidrs. Es atvainojos par traucējumu. Mums ir ļoti steidzamas ziņas no kolēģa Bogdana Stepānova. Bogdan? Nepaiet garām. Aleksandram ļoti nepieciešama jūsu palīdzība. Zens nonācis sarežģītā dzīves situācijā. 2 reizes nedēļā viņš cieš 3. grupā. Neatstājiet Aleksandru. Pārvediet viņu uz citu grupu. Lai nobeigtu šo video fragmentu, es vēlos izteikt dziļu pateicību no sevis un no kolēģa Ivara par jūsu uzmanību un laiku. Paldies! Sāksim! Saņemies raus. Esmu tās, kas ir gribu būt. Tā. Nenostrādāja. Pirmais, ar ko es vēlējos sākt, ir interesanti. Man tur pierakstīt, bet es negribu tur skatīt. Kā jau teicu, man sauc Rauls. Listen,
tikai patrenē pirkstiņas latviešu valodā. Neviens nelamojas. Tam mums ir krievu valoda. Es tam nekad nekļaušu. Ko es vispār daru ar savu dzīvi? Tas nav patriots. Tas ir vienkārši idiots. Pagad. Jā. Ziņas. Tagad tikai visu samantē. Atkārtoti, paldies par uzmanību visiem. Mēs centāmies. Mums nebija daudz līdzekļu, ņemot vērā mūsu situāciju. Bet mēs izvēlējām. Ļoti ceru, ka jums patika. Un vēlreiz. Paldies. Are you sure about that? Life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me.